raudzēs kādas briesmas, tad asti būs gaisā, droši vien arī kāds skaņas signāls tiks padots, un meža cūkas trais kā riksī laidīsies uz kādu drošāku vietu. Nu, šim meža cūku pārim Jolkai un Pēcim ir bijuši sivēni, 2 metieni ir bijuši tādi krietni, un tad, kad ir tie sivēni, tad sākumā viņi ir tādi svītraini. Ļoti skaists plankuma raksts, bet plankuma raksts kalpo tāpēc, lai sivēns varētu labāk paslēpties no kādiem ienaidniekiem, lai kāds plēsējs viņam neuzbruk. Tad ir tā saules zaķīša rotaļa kažociņā un grūtāk ir viņu pamanīt. Līdzīgi kā tapīrs, mazulītis, ko jūs varbūt jau redzējāt. Pamazām pieaugot, tad sivēniem šīs svītriņas pazūd un iegūst pieaugušu dzīvnieku krāsu, tā kā tagad tādu brūni pelēku tādu atpotu. Meža cūku mammu no meža kuļa, protams, var atšķirt. Tēviņš ir lielāks, un viņam arī ir garāks šie joknīši, parasti rēgojās ārā no mums.